Sveiciens visiem! Nu tā, ierakstīšu video par slaveno Allu Pugačovu. Ja kādam interesē, es domāju, paskatāmies kopā ar kārtīm, ko rādīs. Noskatījos viņas interviju, kura tagad patreiz diezgan liela ažiotāža ir uzcēlusi. Vakar bija vismaz 18 miljonu skatījumu šim video, un es arī nolēmu paskatīties, un godīgi sakot, es esmu ļoti pārsteigta, patīkam pārsteigta. Es neesmu arī nekad bijusi viņas tāda, ļoti fanāte un sekotāja. Man ir bijušas dziesmas, kas man patika. Bija dziesmas, kuras arī, tā, nevisai. Un tā viņas arī politiskā nostāja bija tāda, arī pārāk ilga tā pauze bija, nenosodot visu to, kas notiek, bet tomēr beidzot viņa izdarīja soli, aizlaidās no Krievijas un izteica arī savu lielu fuju visam notiekošajam un ļoti gudras. Īstenībā, kas nav skatījies, es tiešām ieteiktu īpaši mans paudzes cilvēkiem noskatīties. Ļoti sirsnīgs, tāds atklāts dialogs un saruna, un iesaku. Lūk, un kāpēc nolēmu ierakstīt? Šajā savā intervijā Alla Pugačova stāsta, ka viņai ir tie saucamie sapņi viedie. Viņa nosapņo, un pēc kāda laika, varbūt pēc mēnešiem vai pat pēc gadiem, tas, ko viņa sapnī redzējusi, piepildās. Man tas ļoti interesē, jo man ir līdzīgi. Tikai ar to starpību, ka es pārsvarā redzu tādas netik globāli. Es redzu kaut kādu sapni, un nākamajā dienā, pieņemsim, to, ko es redzēju sapnī, tas varbūt notiek, vai kāds par to runā, vai arī saruna ievirzās par to tēmu, vai arī tas cilvēks, ko es esmu redzējusi, tad es satieku, tādā veidā, bet ne tik globāli, ka tur uz mēnešiem uz priekšu. Lūk, un es arī neprotu to, diemžēl, kontrolēt, bet tā gadās, un diezgan bieži. Tāpēc gribu paskatīties, ko rādīs taro kartas par Allu Pugačovu, kādas viņai ir spējas un vai viņai ir spējas, jo es nojaušu, ka ir. Un tad vēl otrs jautājums, ko skatīšos, arī tas, ko viņa tajā intervijā pieminēja par 2027. gadu par Krieviju. Viņa kaut ko zina, kad būs kaut kas Krievijā, būs kaut kas, kaut kas globāls, kad, var sakot, jānodzīvo vēl līdz tam 27. un tad tikai varēs runāt tālāk un tā tālāk. Lūk, tā kā paskatīsimies. Jau iepriekš, kas nav skatījušies mans video, iesaku uzlikt uz lielāku ātrumu, jo es ilgāk varbūt domāšu un mēģināšu saprast, ko man rāda. Šaujam. Parādiet lūdzu uz Allas Pugačovas, kas ir enerģētika. Allas Pugačovas. Enerģētika. Enerģētika. Tātad, kas ir interesanti? Cilvēks, kam ir balss, skaista balss, bet tas tomēr aiziet jau vairāk pagātnē. Tas ir viņas pagātnes stāsts, tātad balss, skaista balss. Proti, arī cilvēks ļoti skaisti arī izteikties. Tālāk, dotajā brīdī dāma ar naudu, viss ir labi viņai. Un lūk, tas, ko es gaidīju ieraudzīt, cilvēks, kuram ir spēcīga intuīcija. Tā, aizsekšu kārti. Šī kārtas tātad zvaigzne. Tas ir stāsts par gaišredzības spējām, par intuīciju ļoti attīstītu. Tas ir tas. Jā. Kāpēc ir šie sapņi? Lūk, tā mazliet nenolaidīšos līdz tādam
klaču līmenim. Varbūt nestāstīšu tos, kas teiksim, te nav jāstāsta. Šo intuīciju es ieraudzīju. No malas, ap citu, viņa izstāsta diezgan tāda dāma kareivīga. Bet tas ir tas, kā rāda, kā cilvēki viņu redz diezgan tādu kareivīgu. Un tā. Tā. Mēģināšu te vēl paskatīties, par ko stāsts. Nu, jā, viņai ir tas moments, kad viņai ir par katru cenu arī jāiztur tas morālais tā kā spēks, te rāda, kad viņi iet uz saviem mērķiem par katru cenu, un arī turpmāk viņai vēl būs arī kaut kas arī varbūt jāizlēm, vai arī, kad viņa lemj, viņa tiešām tā, nu, kā lai saka, nu, spēks viņai ir spēks cilvēkam, tiešām tas morālais spēks, un viņa prot arī kontrolēt situāciju, tā kā, teiksim, situācija zem kontrolas, spēks viņai ir. Nu, varbūt šobrīd, sakarā ar visiem tiem notikumiem, ir tā, ka viņai patreiz viņa, nu, rāda, kā labi atsitās, teiksim, tādā izdevīgā pozīcijā dotajā brīdī, bet, nu, varbūt tās, nu, redzēsim kā tālāk, cerams, ka viņai tur viss būs labi, gan jau, ka būs labi, bet cer kaut kādām arī grūtībām nelielām būs. Nu, lūk, bet, nu, jā, galvenais par šo intuīciju, to es atbildi jau šeit dabūju. Tā kā dziļāk šeit nelīdīšu iekšā. Pateicos. Tā. Vai arī varbūt tomēr pajautāšu tādu jautājumu. Vai Jālai Pugačovai ir gaišredzības vai gaišzināšanas spējas? Parādiet mums. Gaišredzības vai gaišzināšanas spējas? Vai ir? Parādiet mums. Gaišredzība vai gaišzināšana? Tās ir divas tādas dažādas lietas, ja? Tā, parādiet mums. Jālai Pugačovai. Vai ir gaišredzības spējas? Vai arī gaišzināšanas spējas? Te vairāk tomēr ir par tādu gaišu zināšanu, nevis redzēšanu. Jā, te ir stāsts par gaišu zināšanu, un vēl kas ir interesanti, arī tas ir uz pauzes, tā kā viņa arī vēl tā kā gaida, varbūt viņai vēl vērsies vaļā, par ko stāsts. Jā, šīs ir iedzimtās, tātad dzimtas spējas. Viņa mazliet viņas ir tā kā apstādinājusi, nobloķējusi, nu, dotajā brīdī neizpaužās uz pilnu klapi, jā, vaļā, bet tas ir dzimtas kārts, te ir tas, ka dzimtas, jā, bet, nu, pat cik viņa acīm redzot kaut kā nevar kaut kā izlēmt, te rāda, ka viņa ir patreiz tā kā uz doto brīdi vismaz gaida, ir aizvērta mazliet tam visam, bet, nu, spējas viņai ir, jā, tomēr tā tad zināšana. Un arī šeit ir norāda, man palika Kāškavā arī tomēr tas, ka viņa ir šī trešā acis, ir viņai šīs gaiša zināšana. Teicos. Nu labi, tagad otrs svarīgs moments par to 2027. gadu par Krieviju. Ko viņa tādu ieraudzīja? Parādiet lūdzu. Alla Pugačova. Ko viņa zina, kas būs 2027. gadā Krievijā? Kas būs tāds Krievijā? Ko zina Alla Pugačova? Kas būs Krievijā? Parādiet, Krievija 2027. gadā. 2027 Krievija.
67 nevar izvēlēt. Katrā ziņā Krievija kā tāda ir būtība, tomēr tā ir bagāta valsts, lai nu kā mēs gribam vai negribam, pamatā Krievija kā tāda, man uzreiz tas ir īstenībā tā tas ir. Resursiem bagāta zeme. Tas ir stāsts par Krieviju. Kaut kādi notikumi gaida. Tātad ļoti interesants stāsts. Tas, ko acīm redzot, ko zina, pie kam arī kā viņa zina, tātad atkal sākums ir šī gaišu dzības, gaišu zināšanas kārts. Viņa zina, tātad nojauta, teiksim, intuīcija viņai saka Pugačovai, ja, ka Krievija viņa gribēs tā kā, iet uz to uzvaru, uz gaismu, jā, tāda laba kārts. Tas ir tas, ko Krievija gribēs. Tā vietā viņa dabūs otrādi, ja, tātad no uzvaras un gaismas viņa dabūs šo kārti, kas simbolizē bailes, panika, tumsa. Saistībā iespējams kaut kas ar, teiksim, tāda kārtas dzimtas arhīvi, saistībā ar savējiem, kaut kas, nezinu, ar savējiem, vai ar savējiem, teiksim, cilvēkiem, ar savu saimi, ja, tāda kārtas, ka saistībā ar ko būs šī baila panikas, ja, panikas, tā kā, kaut kāda arī neapmierinātība, kaut kāda rezultāti viņiem būs, bet pavisam maziņi neapmierināti, ja. Un tas viss tā kā nolicis zemi nevis uz attīstību, bet ir arī apstādinājis uz pauzes. Viss ir uz pauzes, uz kaut kādu brīdi. Bet tomēr šeit ir arī tāda kombinācija, kas rāda, ka, ja pirms tam, teiksim, Krievija bija kaut kādā saimē pati iekšā, ja, teiksim, kaut kādā savienībā saime, kad bija apkārt viņai tur tā kā radniecīgās valstis, ja, tad viņa paliks viena pati, lepna, viena pati, ja. Tā, vēl man interesē, par ko stāsts? Par ko šeit stāsts? Kaut kāda izvēle, būs jāizdara izvēle. Iespējams saistībā arī ar kaut kādām lietām saistībā ar varu. Te ir izkrīt mags. Tātad tie, kas ir, vai vispār virs, pat var teikt, virs Krievijas valdības, varbūt pat tā, varbūt vai arī valdība, es pat pieļauju, ka virs valdības tie, kas manipulē, kas vada vispār to situāciju. Te ir tāds moments, ka tas tiek tā kā cikls tā kā noslēgts, norobežots arī no vispārējā tā kā norobežošanās, un būs jāizdara kaut kāda tā kā, izvēles kārtas. Ja? Tā kā, saistībā ar ko es uzdevu jautājumu, ja? Ir šī panika, bailes viņiem. Acīm redzot kaut kāda, jā, kaut kāda norobežošanās, un attīstības vietā būs tā bremze, pauze. Vēl tomēr paskatīsimies tā, par ko stāstāk. Tātad, kas par pauzi, uz kādas pauzes, tātad smagums, smaga nasta saistībā ar to progresu, uz kuriem būtu jākustās, un saistībā ar to, ar biznesu, ar visu, kas ir auglīgs, ja, tad nasta, progress, saistībā ar ko ir tā pauze, ja, jo pauze ir gaidīšana. Kaut kāds nepanesams vezums, iespējams, starp citu, kā variants ir šī it kā tāds kārts, kas kustība, ja, bet viņa arī var rādīt stāsts arī par tomēr kaut kādu, cik tie kaujas rati, arī ar kaujām, uzvarām jāsaistīt un saistībā ar finansējumu arī tā var nolasīt, ka tā kā tiek uz kaut kādas pauzes uzlikts, ja līdz tam acīm redzot kaut kā gāja labi, tur ir bremze viss iestājusies. Un vēl man interesē, jā, tā par ko stāsts šeit.
jā, tas kāpēc rāda, ka tā kā viņa būs palikusi lepna un tā kā lepna, bet vienatnē bez tiem visiem savējiem satelītiem, teiksim, ja. Tas ir saistībā ar kara darbībām, Starp citu, kas ir interesanti. Šeit ir tāda kombinācija, ka tāpat varētu būt saistībā ar kaut kādām trim zemēm, saistībā ar kaut kādām kara darbībām un novainājums, ja. Tā kā, teiksim, varbūt 3 bija māsas, nezinu, tur Baltkrievija, Ukraina skaitījās, ja tur māsas, un Krievija saistībā ar kara darbībām un novainātas, kad, vājas nespēks, ievainotais karēvis, ja, tā kā, līdz ar to nekādas baigās, es neredzu te milzīgās tādas kaut kādas, nezinu, torņu nav, bet vēl ir interesanti, tas ir tomēr arī ir ūdens kā tāds, arī ūdens piepildījums, bet arī ūdens. Un, ja skatās tādu diagonālu ūdens un bailes un panika, arī tas var rādīt to, ka ir, pieņemsim, kaut kādas, pārplūst kaut kādas, nenormālie, nezinu, tur plūdi, kaut kas tāds, jā. Plūst pāri malām, un līdz ar to arī tās bailes, tā panika un tā tālāk, ja pa diagonāli, tā kā, Starp citu, par ko stāsts? Es pastīšos tomēr, par ko šeit stāsts? Varbūt pat neaplūdiem. Tomēr iespējams, ka te ir kaut kāds vienkārši emociju pārplūdums. Katrā ziņā plīst pāri malām, jā, varētu būt, ka tas tomēr saistībā drīzāk. Dzīvosim, redzēsim. Ar ko tas ir tas skauss pārpildītām malām. Jo cits traktējums viņam ir arī, ka emocijas plūst pāri malām. Iespējams saistībā ar visiem taupības režīmiem arī, nezinu. Katrā ziņā viņi tādu, tātad Alla redz šīs lietas. Pateicos. Kā tādas arī, starp citu, tās bailes, panika vēl saistībā ar to izvēli, ka tikai nav tā, kad iznāk, kad viņiem varbūt saistībā kaut kāds arī tā izvēle būs jāizdara, varbūt kaut kādas vēlēšanas viņiem, ka jāievēl kāds cits tur, tā kā, nezinu, cik tur var būt vēlēšanas, ja. Pateicos, bet, kaut kādi tādi, jā, procesi. Labi, savu ziņkārību es apmierināju. Dzīvosim, redzēsim. Ar taro kārtīm ir tā, tagad es paskatījos, protams, Allas Pugačovas redzējumu, bet ar taro kārtīm ir tāda lieta, ka es esmu arī sapratusi, kad nedrīkst skatīties pārāk tālu uz priekšu. Pieņemsim, uz doto brīdi notiek, teiksim, ir realitātes atzars, ko mēs patreiz redzam, bet pēc pāris mēnešiem situācija var pilnībā kardināli izmainīties un aiziet realitāte pa citu zaru. Līdz ar to, protams, 26. 27. gads attiecīgi no tiem lēmumiem, kas tad patreiz tiek izdarīti, vai arī nākamgad, var savādāk aiziet, ja? Katrā ziņā sekosim līdzi. Labi. Pateicos visiem par uzmanību. Ja kādam interesē un patīk, lieciet īkšķīti uz augšu. Un tiekamies nākošajā video. Atā!